Ekstrēmi jaunumi no Parīzes. Vakar prezidenta Makrona organizētā pasākuma laikā, kurš tika veltīts Ukrainas atbalstam, koridorā iznāca Slovākijas premjerministrs Fico, kurš teica, ka no tā, kas tur tiek apspriests, šermuļi iet pār kauliem un ka Slovākija jau nu gan nesūtīs karaspēku uz Ukrainu. Tieši tas tur arī tika cits starpā diskutēt. Tad bija runa par to, ka virkne NATO un Eiropas Savienības dalību valstu var divpusēji vienoties ar Kijevu un sūtīt savu karaspēku karot. Diezgan ātri pēc tam Čehija paziņoja, ka viņi arī nesūtīs, tātad bijusi Austro-Ungārijas impērija šajā karā iesaistīties nevēlas. Latvijas amatpersonas pilnībā noklusēja, kas īstenībā dara mūs uzmanīgus, jo, kā mēs zinām, Latvija vienmēr sūta karaspēku uz Irāku, uz Afganistānu, kas bija pilnīgi zaudēts karš. Tātad pastāv risks, ka viņi to gatavojas atkārtot. Bišķiņu vēlāk jau Francijas prezidents Makrons paziņoja, ka valstis šo jautājumu ir diskutējušas, bet tātad galīgi vienošanās konsensus nav panākts. Tas arī acīm redzam, tad Slovākija, Čehija, tur Ungārija nepiekrīt. Tas nekādā veidā neatceļ divpusējo vienošanos iespēju, par kuru arī bija runa. Tātad šie riski pastāv, un šajā ziņā būs ļoti interesanti vērot Latvijas amatpersonu oficiālo reakciju. Pagaidām par to Latvijas mēdījos ir pilnīgs klusums. Savukārt Vācijas kanclers paziņoja, ka šis karaspēks tātad netiks sūtīts. Jāatzīmē gan, ka Vācijas kanclers nevar komandēt, piemēram, Poliju vai Baltijas valsts. Polija viņam pateiks, ka jūs mums esat parādā vēl par vācu okupāciju un darīs, kā uzskatīs par pareizi kopā ar saviem anglosakšu sabiedrotajiem. Līdz ar to riski pastāv un faktiski ir pilnīgi skaidrs, ka karaspēku nosūtīšana uz Ukrainu Krievijas pusi traktēt kā kara pieteikumu. Šajā ziņā ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai neiepītos atkal kādā zaudētā karā pēc Afganistānas parauga.